Visiem čau! Labdien! Mēs ar draugu ejam ārā uz Purņielas. Tagad nezinu, kaut ko padarīsim. Varbūt būvēsim bāzi. Jā, gan jau. Ko gribu teikt? Nu, varbūt mēs taisīsim bāzi, mums tur liepas ir un malku. Mēs varbūt esam ugunskura. Nezinu, varbūt es aizdegšos, vai nu viņš. Un mēs nodegsim. Nu, jā, tā notiks. Mašīna. Jāpaiet māju. Nu, es eju mierīgi. Vēl nevienu suņu nav redzēts. Parasti ir ļoti daudz suņu. Tur rej tieši uz manis. Uz mani draugi nerej suņi. Saka, mans draugs, viņš kādreiz deva mums zāboļus Pa brīvo deva. Vai drakuņam augu zāboļu? Rekur. Viņš mums deva ļoti daudz. Man nedeva. Es tagad gribu aiziet no sākuma pie drauga, jo viņam tur vīnogas aug. Gribu paēst. Bet viņš nav gatavs. Tāpēc man mājās arī aug vīnogas un viņš nav gatavs. Kaut kā tā. Labi, pēc tam tiksimies. Nu, mēs tagad piegājām. Mēs esam glāt un vāk mūsu bāzīti. Nu, mēs nesen sākām tikai taisīt. Mēs to milzīgo kokā izvilkām ar 4 puišiem. No šejienes līdz turienei. Un te arī var uzkāpt uz koka, ja grib. Davai uzkāpji, Martin. Tu parādi filmai. Nu, labi. Skatāties, hop, šitā. Un var mierīgi stāvēt. Galvenais, ja nokritīs, tad pizda būs. Bet viens mums ir mīkstas liekas. Es tagad parādīšu, kā es varu uzrāpties. Uzmanīgi, Martin. Man patīk telefonā skatīties. Davai. Pafilmē mani. Jā, es filmēju. Čaulīšu vaku. Te. Labi, ka kukaiņu nav. Ņem savu telefonu. Davai, atnāc. Laku mums ir ugunskuks plānot, bet vispirms mums vajag dziļāku bedri. Un kas tas tāds, cik uz manas rokas? Tas. Jā, mēs Laku plānojam ugunskuku. Te gan jau būs kaut kāda siena vēl viens vienkārši. Vai nu tot? Jā, gan jau te būs tolti, bet Laku te būs siena. Nu kā taisīsim sienu? Mēs taisīsim no bedres. Zini kā? Tā kā izradz bedri. Nē. Jā, izradz bedri, ļoti daudz bedres būs. Un iet virsū, un kad būs lietas, tad mums sacietēs, un tad mums būs siena. Mēs jau puiši Laku te taisījām. Kaut kur. Nezinu kur. Kroči aiziem parādīt man draugu māju. Jā. Spalvā. Ja kas mūsu Informācijā. Laku te mūsu, kādreiz bija, kur brauktu liteni tācini. Jā. Un tagad mēs iekļām daudz lapas, ja kaut kas tas staigās, viņš vienkārši iekļās dziļā. Šitā. Tur dziļi bedri. Jā, ejam tālāk. Jā. Ai! Iedojamies. Au, saskrāpējos. Karoči, kaut kā tā te arī var saskrāpēties. Viņš dzīvo tādā rajonā. Tas jau tā kā uz pusi Balskuras pusi. Laku te beidzās tā lampa, arī tev izbraukt. Jā, kuru var pa turieni izbraukt. Un var pa šejieni. Pa turieni ir nedaudz ekstrīm, pa šejieni tā normāli. Oi, man 6%. Uzliec bateriju modu. Ok, tad uzlikšu uz baterijas modu. Vai es ieslēdzu baterijas modu? Tad tev būs miljons bateriju. Kāpēc? Un tā strādā. Kas?
Mēs ejam līdz drauga mājām. Nekad puisi. Tu lielas sunis vāku te. Kur? Uz trešās. Kur Redz suns? viņa mājiņu. Jā. Viņas iekšā ir guļ gan jau. Un viņš var izskriet. Jā. Viņš var izskriet un iekost. Gan jau. Tas ir slikti, ļoti slikti. Labi, puisi, mēs viņam esam klāt. Jā. Nu, puiši un meitenes. Man arī meitenes skatās. Re, kur mana drauga māja. Milzīgā. Rīta vēl uzstūrīt. Jā. Paskatīsimies. Vīnogas un meldi. Lampas. Kur tā arī rampas ir. Jā, mums jāgaiž apkārt, jo nekas nav vairāk. Jā. Es jums pastāstīšu vienu lietu, kas man bija reālā dzīvē. Es dzīvoju Bauskā, nu tagad jau pārvācos uz Rītasmām. Un, kad es vēl dzīvoju Bauskā, es vasarā ar vecākiem aizbraucām uz Poliju. Un man no Bauskas līdz Varšavai iztērējās kaut kur pusbāka. Iztērējās. Cik sanāk, tas bija bez uzpildēm. Bez uzpildēm kaut kur pusbākā apmēram iztērējās no Bauskas līdz Varšavai. Kā jūs domājat, uzrakstiet komentāros, cik iztērēsies no Bauskas līdz Vācijas galvaspilsētai, līdz Berlīnam. Kā jūs domājat? Uzrakstiet komentāros. Un pēc dažām dienām es filmēšu video, kā var uztaisīt bāzi. Kaut kā tā. Šis video beigsies. Šis video vesels 7 minūtes iet. Jā, tik ātri pagāja 7 minūtes. Un kaut kā tā, es vienkārši jums šodien parādīju, kur mans draugs dzīvo. Ja kas viņu sauc Brodejs. Jā. Viņu sauc Brodejs. Kaut kā tā. Tagad es gatavošu nākamam video. Nu labi, viss. Tā.